Gribi dzirdēt, kāpēc tu šobrīd nevari nopirkt nekustamo īpašumu? Paspēlēsimies ar kalkulātoru, un tu sapratīsi jau pēc 30 sekundēm. Atveram vaļā Swedbank kalkulātoru un pie procentu likmes ieliekam -2, lai prognozētu to, kā mums bija kādreiz, kad Euribors bija 0. Varam redzēt, ka jūs varējāt iegādāties īpašumu par 100 000, un jūsu mēneša maksājums bija 294 eiro. Tagad es ieliku 0% likmi, kas nozīmē, ka, piemēram, tad, kad bija Euribors 2, vidējā procentu likme bija 2, jūs varējāt iegādāties īpašumu par 78 000, lai mēneša maksājums saglabātos tāds pats. Un tagad mēs redzam, es ieliku procentu likmi 2 ar esošā brīža Euribor likmi, un jūs šobrīd varat iegādāties īpašumu tikai par 62 000, lai saglabātu esošo mēneša maksājumu. Tu šobrīd vari iegādāties īpašumu par 38 000 eiro lētāk nekā pirms 2 gadiem. Kad varētu Euribors samazināties? To zina tikai iespējams kāds, kurš zīlē ar bumbu, bet eksperti runā par to, ka 25. gada sākumā jau šis varētu samazināties. Kā tev šķiet, kad samazināsies Euribor likme?